Sasniegts. Definīcija. 1. Ar piepūli panākt rezultātu. 2. Novest līdz pabeigšanai, izpildīt. 3. Izdoties sasniegt posmu progresā. Sapnī kungs paziņoja paveicis. Tie ir daudzu cilvēku gada laiki, pa kuriem daudzi gājuši, tagad ir piepildījies, sasniegts. Kad pamodos no sapņa, mani piepildīja prieks, jo jūtu jauna sākuma gaidas. Es jūtu spēcīgu šī pašreizējā perioda noslēguma sajūtu, kurā daudzi bijuši, un jauna perioda atvēršanos viņu priekšā, un to, ka tas kungs viņiem bija runājis, ka viņiem ir pienācis jauns periods. Sālamana mācītājs 3.1. Katrai lietai ir savs nolikts laiks, un katram īstenošanai paredzētam nodomam zem debes ir sava stunda. Psalms 138.8. Tas kungs to darīs manas glābšanas labā, tava žēlastība, kungs, paliek mūžīgi, neatstāj savu roku darbu. Kungs teica, mani ļaudis, vai dzirdat noslēguma skaņu? Mani ļaudis, vai dzirdat pagājušā gada laika noslēguma skaņu, kas nāk no manas sirds? Mani ļaudis, es jums saku, ka es nesu noslēgumu. Es nesu noslēgumu, es nesu beigas tam, kas ir bijis, un es jūs ievedu jaunā dienā un pilnīgi jaunā sezonā. Es jums saku, daudzi no jums ir dzirdējuši mani runājam ar jums par jūsu sezonas beigām. Tūkstnesis, pa kuru daudzi no jums ir gājuši, tuvojas beigām. Jūs esat dzirdējuši manu balsi, sakām jums, ka es jūs vedu augšup un ārā no tūkstneša, un jūs paļaujaties uz mani, savu mīļoto. Sālamana augstā dziesma 8.5. Kas ir tā, kas kāpj augšup no tūkstneša atbalstīdamās pret savu draugu? Zem ābeles es pamodināju tevi, tur tevi sāpēs ir gaidījusi piedzimstam tava māte, tur tevi laidusi pasaulē viņa, kas tevi dzemdējusi. Es jums saku, es nesu liela noslēgšanu. Es jums saku, ka es aizveru durvis tam, kas bija, un es jūs vedu cauri jaunām cerības durvīm. Es jūs vedu cauri jaunām ticības durvīm. Es jūs vedu cauri jaunām gaidas durvīm par to, ko es darīšu. Es jūs vedu cauri jaunām dzīves durvīm. Es jūs vedu cauri jaunām spēka durvīm. Es jūs vedu cauri jaunām manas žēlastības un pilnvarojuma durvīm. Es jūs ievedu cauri jaunām durvīm, lai jūs varētu dzirdēt un redzēt, ko es runāju, ko es daru un ko es esmu veidojis un dzemdējis jūsos, kamēr jūs gājāt cauri dziļi grūtajiem, tumšajiem periodiem, pa kuriem esat gājuši, bet es nekad jūs neatstāju. Es biju ar jums un darīju jūsos lietas, ko jūs nevarējāt redzēt, bet jūs drīz redzēsiet lielākā veidā, nekā jūs jebkad varētu iedomāties. Es jums saku, es jūs ievedu caur šīm durvīm sevī, tas viss ir manī un caur mani, un es jums saku, ka ir varens manas rokas sasniegums, kas tulīt tiks atklāts šajos sezonu noslēgumos, ko es daru tieši tagad. Es jums saku, neatskatieties atpakaļ uz to, kur esat gājuši, un niciniet tās dienas, jo visā, ko esat gājuši, visā, ko esat izturējuši, es visu esmu pārvērtis par labu. Romiešiem 8.28. Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc, ka tie pēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināti. Jo jūs mani mīlat un saskaņā ar mana nodomu un plāniem, es jums saku, ka es atveru jūsu acis, pārpludinu jūsu acis ar savu atklāsmes gaismu, lai jūs vēl lielākā mērā redzētu, ko esmu paveicis jūsos jūsu gājuma laikā. Es jums saku, manī nekas nav pazudis, jo es esmu jūsu visvarenais pestītājs un lielais atjaunotājs, un tagad jūs redzēsiet vēl lielākā mērā nekā jebkad esat redzējuši, ko es esmu izdarījis jūsu gājienā. Es saku tiem no jums, kas esat staigājuši pa tūkstnesi šajā pēdējā laikā, kurā es jūs ievedu.
Es esmu paveicis dziļu darbu jūsos, es esmu attīrītāja uguns, un es jūs esmu šķīstījis. Es esmu satricinājis visu, ko var satricināt. Ebrejiem 12, 27 līdz 29. Bet vārdi vēl vienreiz norāda uz satricināmā pārvēršanu, tāpēc, ka tas ir radīts, lai paliktu nesatricināmais. Tāpēc, saņemot nesatricināmu valstību, būsim pateicīgi, tā mēs Dievam patīkami kalposim. Ar bijību un bailēm, jo arī mūsu Dievs ir uguns, kas iznīcina. Un es esmu jūs lietojis, apņēmis, un es jūs šai stundā izvedu ārā kā tīru zeltu. Es jums saku, neskatieties uz tūkstneša grūtībām, pa kurām jūs esat gājuši, bet skatieties uz tūkstnesi kā uz vietu, kur es esmu padziļinājis jūsu ilgas un jūsu izmisumu pēc manis jūsos. Es esmu atbrīvojis vietu jūsu sirdīs un jūsu dzīvēs jaunajam vīnam, ko es laižu klajā un gatavojos laist klajā šajā jaunajā sezonā. Es jums saku, uzklausiet manus vārdus. Es esmu daudz paveicis jūsos, jo jūs esat padevušies man un esat gājuši ar mani tūkstneša vietās, tur, kur jūs esat saglabājuši savas sirdis pret mani maigas, un neesat ļāvuši savām sirdīm kļūt nocietinātām tūkstnesī. Tagad vērojiet manas varenās rokas augļus jūsu vidū, kas tagad būs redzami. Kad es aizveru durvis šim pagājušajam laikam un vedu jūs uz laiku, kas ir varenāks, nekā jūs jebkad esat iedomājušies, esmu nostiprinājis jūsu pamatus sevī vēl lielākā mērā, esmu izrāvis jūsu pamatos lietas, kas liktu jums paklupt un krist, jo jūs esat padevušies manai ugunī un manai šķīstīšanai, un es jums saku, ka jūs tagad ieiesiet šajā jaunajā sezonā, ko es jums atveru ar spēcīgāku pamatu manī un tajā, kas es esmu, un mana vārda un manas dabas patiesība vēl lielākā mērā nekā jebkad agrāk. Noslēgums, noslēgums, noslēgums. Ak, šī krāšņā pabeigšana, noslēgšana, ko jūs redzēsiet caur manu vareno roku. Palieciet nomodā, esiet tuvībā ar mani, šķīstībā un pazemībā, sējot paklausībā, mainoties gadalaikiem, jo pātrinājums, kas nāks pār jūsu paklausību, būs ne ar ko tādu, ko jūs iepriekš esat redzējuši. Daudziem no jums šis ir ilgi gaidīts jauns sākums, un es jums saku, manis ļaudis, ka notiek ne tikai lielāka atjaunošanas demonstrācija, atgriešanās pie sākuma, pilna apļa vietas, lai aptvertu to, kas netika aptverts iepriekšējos laikos, bet arī jūsu vidū notiks godības pilna manu plānu un mērķu demonstrācija, kurā jūs ieiesiet lielākā uzvarā. Gatavojieties pilnībā iejusties jaunajās lietās, kas man ir paredzētas jums šajā jaunajā sezonā. Neļaujiet sevi sapīties un paklupt pagātnes lietu un tūkstneša lietās, pa kurām esat gājuši. Vērojiet, kā mana varenā roka izpaužas dabiskajā pasaulē, sasienot vaļīgos galus un lietas no iepriekšējām sezonām, kas turpina mēģināt jūs ievilināt atpakaļ tajā, kas bija, noturot jūs tūkstnesī un izsīkuma laikā, ko es tagad esmu noslēdzis un no tā jūs izvedu. Es jums saku, ka ja jūs paliksiet man tuvu ar skatienu uz mani un staigāsiet manos ceļos, jūs redzēsiet šajā noslēguma brīdī, ka jūs tiksiet apjosti ar pārdabisku spēku, lai apsteigtu ienaidnieku dabiskajā pasaulē, kas ir mēģinājuši jūs nogalināt un kavēt. Es jums saku, ka jūs būsiet kā Elija šajā jaunajā sezonā, apjosti ar pārdabisku spēku, lai apsteigtu ratus, kad redzēsiet manas rokas lielos sasniegumus. Es jums saku, ka tuvojas 10 gadu perioda noslēgums, no kura es daudzus no jums izvedu. Jūs esat saukuši uz mani un skatījušies uz pēdējo 10 gadu zaudējumiem, un es jums saku, es esmu noslēdzis šos 10 gadus. Uzklausiet manus vārdus. Es esmu noslēdzis šos 10 gadus. Vērojiet manas atjaunošanas, atlīdzības,
ar pēdējo 10 gadu laupījuma paisuma vilni, kas tagad pēkšņi tiks dots jums, un jūs iesoļosiet šajā jaunajā sezonā un jaunā dienā, ar rokām, kas pilnas, ar svētībām, atlīdzību un laupījumu. Un ja jūs uz pēdējiem 10 gadiem esat uzskatījuši sevi par dažām no savām tumšākajām dienām, es jums saku, ka tagad jums ir jāatskatās uz šiem 10 gadiem un jāredz manas rokas varenie sasniegumi dziedināšanai, atbrīvošanai, atjaunošanai un atpestīšanai. Ak, tas prieks dažos pilnos apļa brīžos, kuros es jūs ievedu šajās 10 gadu noslēgumā un laupījumu vākšanā, kur jūs aptversiet visu, kas man bija priekš jums. Es jums saku, ka tur, kur jūs esat padevušies, nodevušies un meklējuši mani, jūs redzēsiet varenu atbrīvošanu no lietām, kas pēdējo 10 gadu laikā ir mēģinājušas turpināt ienākt jūsu dzīvēs cikliski, lai traucētu jums iet visā, kas man ir priekš jums. Vērojiet manas rokas varano atbrīvošanu, kas notiek dievišķajā noslēgumā. Vērojiet, kā mana varanā spēcīgā roka nes atbrīvošanu no tā, kas daudziem no jums šķiet tumšāka 10 gadi, ko esat piedzīvojuši, un ieejiet tagad 10 gadē, kurā redzēsiet manu godību un spēku tādā veidā, kādu jūs nekad neesat redzējuši. Atlaidiet tumšo dienu 10 gadi, ko esat piedzīvojuši, un pieņemiet 10 gadi, kurā redzēsiet manu lielāko godību un spēku, kas ir jūsu priekšā. Pieņemiet to ar cerību, ar gaidām. Es tagad esmu parādījis vislielāko noslēguma demonstrāciju, ko jūs jebkad esat redzējuši, un jūs apbrīnos mana labestība un spēks, kas tiks parādīts jūsu vidū.